Man vienmēr ir paticis palīdzēt jauniešiem, un es uzskatu, ka mentorings ir visbrīnišķīgākais veids, kā tiešām sniegt šo palīdzību pilnvērtīgi tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Galvenais, ko jaunietim mentors var sniegt, ir izvilkt jaunieti ārpus viņa burbuļa, parādīt viņam, ka ir citas iespējas, kā pavadīt laiku, parādīt viņam varbūt kaut kādas pilnvērtīgākas aktivitātes, vienkārši parunāt ar jaunieti, palīdzēt viņam izprast problēmas, ar ko viņš ikdienā saskarās. Es pati strādājot ar jauniešiem kā mentors noteikti esmu attīstījusi savu empātiju, prasmi tiešām uzklausīt, mēģināt meklēt risinājumus, pielāgoties katrai konkrētajai situācijai un sniegt atbalstu tādā veidā, kā tas visvairāk ir nepieciešams. Visbiežāk jauniešiem ir mācīšanās grūtības, problēmas komunicēt ar vienaudžiem, problēmas komunicēt ar ģimeni, sliktas attiecības ar skolotājiem un citiem cilvēkiem, ar ko viņi ikdienā saskarās. Protams, arī dažāda veida atkarības un tam līdzīgi. Jā, mums ir katru mēnesi atskaites, kurās tiek veidots apkopojums par to, kas mēneša laikā ar jaunieti ir izdarīts. Atskaites beigās tiek arī nelielā veidā izvērtēta jauniešu dinamika, respektīvi vai ir novērojams kādas izmaiņas, vai ir kādi ieteikumi arī sociālajiem darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm, kas ikdienā saskarās ar jaunieti. Un tīri no tā mentora perspektīvas noteikti ir iespējams novērot šīs izmaiņas vienkārši ikdienā komunicējot ar jaunieti. Ir ļoti grūti noteikt vienu konkrētu jauniešu profilu, bet visizplatītākie noteikti būtu jaunieši, kuriem ir dažādas atkarību problēmas, kas pēc tam noteikti turpinājumā izraisa arī problēmas komunikācijā ar vienaudžiem, respektīvi slikta kompānija, kas negatīvi jaunieti ietekmē, mācīšanās grūtības skolā, problēma komunikācijā ar ģimeni un tam līdzīgi. Mentoram noteikti ir jābūt empātijas sajūtai, prasmei uzklausīt jaunieti, nenosodot, prasmei būt tiešām gatavam palīdzēt jaunietim, pielāgoties jaunieša vajadzībām, vēlmēm. Ir grūti izdomāt droši vien vienu tādu konkrētu piemēru, bet, protams, ka ir ļoti jauki katru reizi, kad tu redzi, ka izdodas tiešām jaunietim palīdzēt gan manā, gan kolēģi ikdienas darbā, redzot tās pozitīvās izmaiņas jaunietim. Piemēram, kad jaunietis sākumā ir bijis ļoti noslēgts, absolūti nav gatavs komunicēt, baidās piedalīties jebkādos pasākumos, un tad beigās jaunietis pats prasa, hei, vai ir kāds pasākums, kur apmeklēt, kuras var palīdzēt, kuras var atnākt, tas noteikti ir tas pozitīvākais mentora darbā. Ja ir sajūta, ka vēlme palīdzēt tiešām varētu būt tas, kas arī pašam kā mentoram sagādātu prieku, un ja ir šī patiesā vēlme tiešām strādāt jauniešiem un atsevišķos gadījumos noteikti mainīt jauniešu dzīves, tad pavisam noteikti ir jālic iekšā šajā piedzīvojumā un jāatbalsta jaunieši.